Tāpat mēs arī veiksim ierakstu šai tikšanās, lai vienkārši pēc tam varbūt kādi no jūsu kolēģiem, kas nav sanācis tiešsaistē pieslēgties, viņiem ir iespēja noklausīties. Jā, tātad, kā minēju, šis pasākums šobrīd jau ir atvērts. Projekta pieteikšanās ir sākusies, projekta iesniegšana elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir no 16. janvāra līdz 16. februārim. Tātad 16. februāris ir pēdējā diena, kad var iesniegt projekta pieteikumus. Aicinājums to darīt ātrāk, neatstāt varbūt uz pēdējo dienu, jo, diemžēl, ir reizēm gadījumi, kad pēdējā dienā gadās dažādas ķibeles, un tiešām pēdējā brīdī šo projektu pieteikumu nevar iesniegt. Līdz ar to 16. februārī pēc pusnakts vienkārši fiziski šos pieteikumus vairs nevarēs iesniegt sistēmā. Šajā kārtā pieejamais finansējums ir gandrīz 1,5 miljonus izsludināts, tas ir publiskais finansējums. Tātad, lai šo pasākumu varētu ieviest, mums ir jāstrādā ar 2 normatīvajiem aktiem. Tie ir virsnoteikumi 598 un pasākuma specifiskie noteikumi 320. Pa lielam esam apkopojuši to galveno esenci no šiem noteikumiem, lai jums viņus varbūt nevajadzētu šobrīd vērt vaļā un ļoti cītīgi lasīt, bet aicinājums tomēr ir ieskatīties, iepazīties ar viņiem, lai zinātu šos pasākuma nosacījumus. Kas var pretendēt uz atbalstu šajā pasākumā? Šī kārta ir ļoti, ļoti specifiska, jo parasti tas ir pasākums ir izsludināts uz daudz un dažādām nozarēm. Tad šobrīd šis pasākums ir atvēlēts tikai un vienīgi veterināro pakalpojumu sniedzējiem, lauksaimniecības dzīvniekiem. Proti tiem, kuriem darbība ir nācis šis 2 kods 75. nodaļā atrunāts, tad, ja viņi ir atzīti kā veterināro pakalpojumu sniedzēji, tad viņi klasificējas kā atbalsta pretendenti. Lai varētu iestartēt šajā pasākumā, tiks noteikts uzņēmuma lielums, proti tas nevar pārsniegt mazā uzņēmuma statusu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pats atbalsta pretendents, ja viņš ir, piemēram, juridiska persona SIA, kopā ar viņas saistītajiem uzņēmumiem nevar pārsniegt 50 darbiniekus. Tātad kopā SIA ar saistītiem uzņēmumiem ir līdz 50 darbiniekiem, un kopējā pēdējā noslēgtā gada bilance vai apgrozījums nepārsniedz 10 miljonus. Un tie ir pietiekami lieli uzņēmumi, tātad līdz šiem te uzņēmuma lielumam var nākt uz atbalstu. Nākamais nosacījums ir tāds, ka vai nu fiziska persona, saimnieciskās darbības veicējs, vetārs, vai nu savukārt juridiskā persona, ja tā ir SIA, tās juridiskā vai struktūra vienības adrese, fiziskai personai deklarētā adrese ir jābūt reģistrētai lauku teritorijā. Tātad šis ir jāizdara uz projekta iesniegšanas brīdi. Un kā vēl viens nosacījums, tātad ir, kad, ja tas ir SIA, kas nāk kā atbalsta pretendents uz atbalstu, tad 75% ir jābūt privātajam kapitālam. Proti, tas nevar būt valsts institūcijas un atvasinātas institūcijas. Tās ir privātā kapitāla uzņēmumi ar vismaz 75%. Atbalsta tātad projekta īstenošanas vieta, šis arī ir ļoti, ļoti svarīgs nosacījums. Projekta īstenošanas vieta, kur ir šī vetārsta piesaistes vieta, tā ir lauku teritorija, diemžēl Rīga, Pierīga, tātad ir Rīga ir izslēdzošā tā kā pilsēta, un tā ir lauku teritorija, izņemot tātad pilsētas, kurās ir vairāk kā 5000 iedzīvotāji. Šis tātad ir jāievērtē un jānovērtē, vai projekta īstenošanas vieta tātad atbilst šīm nosacījumam, lai varētu nākt uz atbalstu. Tālāk, nākamais kritērijs, ja jūs atbilstat šim te mazajam uzņēmumam,
adrese ir deklarēta lauku teritorijā un projekta īstenošanas vieta ir lauku teritorijā, tad nākamais nosacījums, kas tiek vērtēts, šis nosacījums ir uz SIA. Ja atbalsta pretendents ir SIA, proti tas nevar būt nonācis grūtībās. Ko tas nozīmē? Proti, kad mēs tad skatāmies SIA pēdējā noslēgtā gada bilanci, un šajā bilancē nevar būt zaudējumi, uzkrātie zaudējumi lielāki par pusi no reģistrētā pamatkapitāla. Tas ir nosacījums tātad SIA. Šis nosacījums tiek vērtēts, lai pārbaudītu, vai atbalsta pretendents nav finansiālās grūtībās. Nākamais, kas attiecās gan uz SIA, gan uz zemnieku saimniecībām, gan arī uz saimnieciskās darbības veicējiem, proti, kad nav aktuāli nodokļu parādu uz projekta iesniegšanas brīdi, vai nu ir saskaņots valsts ieņēmuma dienestā šīs atmaksas grafiks ar nodokļu parādu dzēšanu. Tas mums arī der. Un tātad noteikti pārbaudiet, lai uz projekta iesniegšanas brīdi nav nodokļu parāda. Katrā ziņā lauku atbalsta dienesti, ja arī konstatē pēc projekta iesniegšanas, kad piemēram, ir kādam izveidojies šis nodokļu parāds, tas uzreiz nenozīmē, ka mēs uzreiz projektu noraidam, ja viņš ir vērtēšanā, bet mēs sazinamies ar klientu un tad precizējam, vai varbūt tiešām ir grafiks, kas nav bijis iesniegts, vai kaut kāda cita situācija ir, un tad par šo nodokļu parādu mēs vēl kontaktējamies ar atbalsta pretendentu pirms lēmuma pieņemšanas. Tāpatām nevar būt atbalsta pretendentam sodi saistībā, piemēram, ar nelegālo nodarbinātību, krāpšanu, kriminālu sodāmība nevar būt. Attiecībā uz SIA tātad īpašnieki atbalsta pretendentam nav reģistrēti offshore zonās. Pēdējais, kas ir nācis klāt, tā skaitā Krievijas zonā un pilsoņi attiecīgie, tad šis kritērijs tiek vērtēts kā atbilstības nosacījums. Un, protams, nav piemērojamas šīs lielās, kas ir pilnīgi visos pasākumos, nav piemērojamas izslēgšanas sankcijas, saistībā ar šobrīd aktuālo šo te informāciju par Baltkrievijas un Krievijas šīm te darbībām. Investīciju veidi, tātad, ko šajā pasākumā var iegādāties, ņemot vērā, ka šī kārta ir paredzēta tātad ļoti specifiskai nozarei, tad pasākumu ietvaros var iegādāties jaunus pamatlīdzekļus, tātad datortehnikā. Tie ir portatīvie, stacionārie datori, monitori un citi pamatlīdzekļi, viedierīces, planšetdatori, viedtelefoni, tīkla produkti, rūteri, bezvadu adapteri, signāla pastiprinātāji un citi, un tehniskā nodrošinājuma mikroorganismu jūtīguma noteikšanā pret antimikrobiolajiem līdzekļiem, termostati, autoklāvi un citi. Tātad šīs ir tās investīcijas, kuras var pieteikt projekta pieteikumā uz atbalstu. Summas, ar kurām var rēķināties projektā uz šīm te investīcijām. Tātad maksimālā summa vienam PVD iekļautajam šim te vetārstam ir 3000 eiro. Bet tas ir šis te finansējums, ko saņem atpakaļ atbalsta pretendents. Tātad kopējās, es tūlīt nākamajā slaidā arī izstāstīšu, kā veidojas šīs attiecināmās izmaksas un kas ir publiskais finansējums. Tātad attiecināmās izmaksas uz pamatlīdzekļiem var būt līdz 7500 uz vienu vetārstu. Ja tas ir SIA, kur ir piesaistīti vairāki vetārsti, tad attiecīgi šī summa reizinās ar attiecīgo vetārstu skaitu. Bet publiskais finansējums, tātad, kas ir paredzēts vienam vetārstam, ir līdz 3000 eiro. Mazāku summu tātad var pieteikt, bet lielāka summa, ja arī tiks pieteikta, tad apstiprināta tiks tikai šādā apmērā. Kā pamatnosacījums, bet es domāju, ņemot vērā, ka ir ierobežota šī te maksimālā summa, ir atbalsta mēs skatāmies arī pēdējā noslēgtajā gadā atbalsta pretendentu apgrozījumu, un reizinot ar 3, tad var redzēt, kādu summu atbalsta pretendents var pieteikt.
Proti, ja mēs redzam, ka vetārs ir saimnieciskās darbības veicējs, piemēram, fiziska persona, un pēdējā noslēgtajā gadā viņam ir, 5000 apgrozījums, tad teorētiski uz atbalstu varētu pieteikt attiecināmās izmaksas reiz 3, tas ir 15 000, bet kā mēs redzam šajā kritērijā ir ierobežojums maksimālām izmaksām līdz 7500. Tagad es teiktu, ka pats svarīgākais nosacījums ir šajā pirmajā punktā, ar ko jums ir jārēķinās, cik lielu summu var saņemt viens vetārsts. Es minēju tātad iepriekšējos slaidos, ka ir attiecināmās izmaksas un ir atbalsta intensitāte. Tātad attiecināmās izmaksas, ja mēs pērkam, piemēram, datoru, kas, maksā 400, 500, piemēram, eiro, 500 eiro, tad mēs piesakam tās kā attiecināmās izmaksas bez PVN, tie, kas ir PVN maksātāji, tātad tas ir bez PVN summa, savukārt, kas nav PVN maksātāji un kas neatgūst no valsts ieņēmuma dienesta šo PVN, tad var iekļaut arī attiecināmās izmaksās. Tātad 500 eiro ir šis te investīcija, un attiecīgi atbalsta intensitāte ir tā summa, ko jūs pēc tam atgūstat atpakaļ no lauka atbalsta dienesta, ko jums atmaksā atpakaļ. Un tie ir 40% šiem te visiem reģioniem, 40% no 500 eiro. Izņēmums ir lauksaimniekiem, zemnieku saimniecībām, kas nodarbojas arī ar lauksaimniecību un kuriem ir arī pamat blakus darbība, piemēram, ir veterinārija. Tad attiecīgi šie atbalsta pretendenti lauksaimnieki, nākot uz savas darbības primārās lauksaimniecības dažādošanu, viņi var startēt, bet tad ir Pierīgas reģionā šiem atbalsta pretendentiem ir 30% atbalsta intensitāte. Bet es domāju, ka lielākā daļa grupa no jums būs šie te mazie vidēji uzņēmumi, kuriem darbinieki nepārsniedz 50, un tad attiecīgi atbalsta intensitāte būs 40%, ko jūs varēsiet no investīcijas saņemt atpakaļ. Maksimālais projekta īstenošanas laiks, tātad pamatlīdzekļu iegādēji tie ir 6 mēneši pēc projekta apstiprināšana. Tātad kā notiekās pati projekta administrēšana, tātad līdz šim 16. februārim tiek iesniegti projekta pieteikumi, viņi tiek pēc 16. februāra lauka atbalsta dienestā, viņi tiek apkopoti, tad attiecīgi viņiem tiek piešķirti rindošanas atlases kritēriji, kas ir MK noteikumos, un skatās pēc šiem rindošanas kritērijiem, viņi tā kā sastājas rindā un saprot, vai ir pietiekams finansējums. Tā kā uz šo kārtu ir 1,5 miljons izsludināts finansējums. Es domāju, ka tas ir pietiekami liels priekš šīs summas, ka visiem vajadzētu tomēr pietikt finansējumam, bet ja veidojas situācija, ka interesantu ir stipri vairāk un summas tiek pieteiktas stipri lielākas, tad atbilstoši iedotajiem rindošanas punktiem šie projekti sarindojas. Rindošanas punktiem ir divas jēgas, proti, tad, ja pietrūkst finansējums ar lielākiem rindošanas punktiem, tiek vērtēti šie te ar pietiekamo finansējumu projekti, un otra jēga ir, kad visiem projektiem ir jānodrošina šis minimālais punktu skaits, lai varētu tālāk iet uz vērtēšanu. Tad, kad projekti ir sarindoti, tad šos projektus vērtē pēc kvalitātes, proti, tad sāk skatīties, kas ir iekļauts tāmē, ko pretendents vēlas iegādāties un vai tas ir atbilstoši, kas ir noteikts šīs kārtas nosacījumiem. Tāpat tiek skatīts, vai atbalsta pretendents ir atbilstoši, proti, vai ir mazais uzņēmums, vai teritorija ir atbilstoši ir lauku teritorijā un pārējie nosacījumi. Un tad, ja atbilst visiem šiem kritērijiem, projekts tiek apstiprināts, jums elektroniskā pieteikšanās sistēmā tiek izdots padots lēmums, ka projekts tiek apstiprināts un jūs varat sākt projektu realizēt. Un tad no šī brīža ir 6 mēneši, kad šīs investīcijas ir jāiegādājas un galā ir jāiesniedz maksājuma pieprasījums lauku atbalsta dienestā, kad jūs esat iegādājušies, kad
kur jūs esat iegādājušies projektā paredzētās investīcijas, un tad lauku atbalsta dienas pēc izvērtēšanas jums atmaksā šo publisko finansējumu atpakaļ. Tātad sasniedzamie rādītāji, ņemot vērā, kad šī summa ir noteikta 3,5 tūkstoši publiskais finansējums vai 7,5 tūkstoši attiecināmās izmaksas vienam vetārstam, tad es domāju, ka lielākā daļa atbalsta pretendentu būs šajā pirmajā grupā, kad investīcijas projektā ir zem 20 tūkstošiem, un tad galvenais nosacījums būs šī te pozitīvā naudas plūsma. Nebaidamies no šī vārda, jo tūlītām Juris arī parādīs elektroniskajā pieteikšanas sistēmā, kas tā tāda ir, kāda informācija tur ir jānorāda un kas ir šis kritērijs. Un, jā, pēc MK noteikumiem ir nosacījums, ka 3. gadā ir jāpalielina 10% no investīcijas apgrozījums, proti, ja investīcijas, piemēram, datortehnika ir plānota 1000 eiro attiecināmās izmaksas, tad 3. gadā jums būtu jāpalielina apgrozījums sanāk par 100 eiro. Nu, kas droši vien vispār risku nerada, ņemot vērā inflācijas procentu, tad 3 gadu laikā šie 100 eiro pieaugums, es domāju, nekādu risku nerada. Un savukārt otrā grupa, ja investīcijas ir virs 20 tūkstošiem, projekta tāme, tātad ir virs 20 tūkstošiem, tad nosacījums ir, kad ir pozitīva naudas plūsma, un 3. gadā apgrozījums ir jāpalielina no pakalpojumiem par 5% salīdzinot ar šo brīdi. Bet ņemot vērā, ka šī ir specifiska nozare, es aicinātu nestraukties par šo sasniedzamo rādītāju, jo tomēr galvenais kritērijs, ko mēs projektu uzraudzībā pēc projekta pabeigšanas skatīsimies, ir tas, lai šīs investīcijas, šie datori un viss pārējais tiek izmantots šim te mērķim, proti datu sagatavošanai un ziņošanai. Un tātad lielākam projektam, kuram ir virs 20 tūkstoši tāme, šīs attiecināmās izmaksas, šim SIA uzņēmumam tiek skatīts arī pēdējā noslēgtā gada šī te dzīvotspēja, proti 3 formulas, kuras ir klasiskas un tiek novērtēts, vai atbilst šīm te formulām. Divas no tām ir jābūt atbilstošām. Ja viena no šīm 3 var neizpildīties, proti var arī būt zem šī te noteiktā sliekšņa, bet 2 formulām ir obligāti jāizpildās. Bet tās ir tikai pie tā nosacījuma, ja jums investīcija, proti projekta attiecināmās izmaksas ir virs 20 tūkstoši, kas ir pietiekami liela summa projektam. Kas ir projektu uzraudzība? Tātad projektu uzraudzība, pabeidzot projektu, jūs, kā es minēju, iesniedzat dienestā maksājumu pieprasījumu, dienests viņu izvērtē un atgriež šo te jums finansējumu, un tad nākamajā gadā sākas projektu uzraudzība. 5 gadi, 5 kalendārie gadi, kad jūs skaitaties dienestu uzraudzībā. Ņemot vērā, ka šīs investīcijas ir nelielas, tad attiecīgi nav jāsatraucās, ka tagad lauku atbalsta dienests katru gadu brauks uz uzņēmumu, baudīs šos te pamatlīdzekļus. Izlases kārtā varbūt mēs apjautāsimies, vai šīs darbības ir saglabātas un tiek nodrošināts, bet tas, ko mēs viennozīmīgi skatīsimies, galvenais, lai 5 gadus tiek noturēts šis te mērķis, proti datu ievade un ziņošana, kā to arī pieprasa šis te pasākums. Tātad, kas jums ir jādara līdz šim 16. februārim? Primāri jums tātad ir jāiesniedz lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēmā šī pieteikuma forma, ko mēs tūlītām iziesim cauri, izrunāsim un parādīsim, kas tur ir jāizpilda. Un 2 dokumenti, kas ir vajadzīgi kopā ar projektu pieteikumu. Proti, tā ir uzņēmuma statusa deklarācija. Tā ir uzņēmuma statusa deklarācija, kur jums būs jānorāda, cik jums uzņēmumā ir darbinieki un kāda ir gada bilance, un otrs ir
Otrs ir darbinieku kopējais skaits, un vai jums ir vai nav saistītie uzņēmumi. Tas ir vienkāršotā formā, nekas sarežģīts, un ja arī varbūt tām ir neskaidrības, tad droši var zvanīt, un mēs sniegsim konsultācijas par šo MBU deklarācijas aizpildīšanu. Un tas otrs būtiskākais, tātad šiem pamatlīdzekļiem jums ir jāveic tā kā tirgus cenas izpēte, ņemot vērā, ka šīs iegādes ir nelielas, tad pilnīgi pietiek, ja jūs arī internetu veikalā, piemēram, redzat šīs te iegādes, šos datorus, ka pat jūs norādat 2 internetu veikalu adreses, kur ir salīdzināti šie pamatlīdzekļi, un nav jāgādā obligāti oficiāli piedāvājumi ar parakstiem, ja šīs ir tiešām publiskā kaut kādā datu bāzē vai internetu veikalā pieejama prece. Pilnīgi pietiek, ka jūs tiešām ieliekat atsauces, kur šo konkrēto pamatlīdzekli var iegādāties, kur jūs to cenu esat redzējuši, un ka projektā tāmē ieliktā cena ir pamatota. Attiecībā uz šo arī droši ir kādi jautājumi saistībā ar iepirkuma dokumentiem. Viņi pat nav iepirkumi, es teiktu, cenu izpētes dokumenti vairāk ir. Tad mēs droši varam veltīt vēl papildus laiku un tad ar piemēriem vēlreiz izskaidrot, kas ir šie cenu aptaujas dokumenti. Bet šie katrā ziņā ir tie dokumenti, kurus ir nepieciešams iesniegt kopā ar projektu līdz 16. februārim. Ja savukārt iegādes nav internetā redzamas cenas un tā tālāk, jūs aptaujājat kādu uzņēmumu, kurš ar to nodarbojas un kurš var piegādāt jums šo preci, tad kaut vai e-pastu sarakste, kaut vai tiešām kāds piedāvājums ir jābūt projektam pievienotam, kas parāda, ka jums ir bijusi komunikācija un jūs to cenu esat noteikuši. Bet es teiktu, ka šī cenu aptauja ir tādā brīvā formātā, lai saprastu, ka jūs iegādājaties tiešām par labāko cenu. Tas tādos lielos soļos par pašiem pasākuma nosacījumiem ir bijis, tad es atvērtu droši vien šobrīd iespēju jautājumiem atbildēm. Varbūt sākumā mēs droši varam izrunāt tas, kas ir čatā ielikts, un tad droši aicināšu arī celt roku un varbūt uzdot jautājumus, ja arī bija kaut kādi neskaidri termini vai neskaidras lietas, kas bija prezentācijā iekļautas. Mēģināsim atrast, uz cik gadiem jāuzņemās saistības un par cik daudzām saimniecībām būs jāsniedz vai izlietojums. Jā, es zemāk jau čatā ierakstīju, un kā Iveta prezentācijā rādīja, tad šie dati par antimikrobiāliem līdzekļiem jāievada būs 5 gadus iekšā noteiktajās datubāzēs, kas jums ir uzlikts pa pienākumu, kas jāveic. Bet par to saimniecību skaitu precīzi dati nav, līdz ar to mēs pieņemam, ka tie noteikti ir visi attiecīgie līdzekļi, kas tiek izmantoti jebkurā saimniecībā, tad tie šajā datubāzē būs jāievada. Vai tikai par praksē iegādātajiem medikamentiem SIA nodarbojas arī pats ar lopkopību, un par tām arī jāsniedz atskaites? Es nezinu, varbūt mēs aicinātu, ja ir iespēja no Zemkopības ministrijas kolēģiem Antrai, varbūt tām ir iespēja dokumentēt, jo šī jau tāda specifiska lieta par šo ziņošanu par atskaišu iesniegšanu. Labdien! Es esmu Baita Kārkliņa no Zemkopības ministrijas, un es gribēju teikt, ka šie specifiskie jautājumi, kas attiecas tieši uz datu ziņošanu un datu sistēmā, vēl notiek diskusijas un noteikumi šobrīd ir izstrādes procesā, kuri tūlītās notiks diskusijas ar Latvijas veterinārā ārstu biedrību par to, kā šī datu ziņošana notiks. Protams, ka šis atbalsts ir nedaudz ātrāk, kā mēs paši zinām par to sistēmas ziņošanu, bet būtība ir tāda, ka mēs nedomājam, ka tā datu ziņošana būs kaut kāds ārkārtīgi. Jebkurā gadījumā ir jāreģistrē zāles, un šobrīd ir runa par antimikrobiālo zāļu reģistrāciju, nevis par visām zālēm. Tas ir pirmais, ko mēs gribam pateikt, un otrs ir tas, ka mēs vēl vienosimies par to, kāda tieši būs šī datu ziņošana atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, kur šobrīd ir
piesaukti. Kamēr nav šie noteikumi spēkā stājušies, šī datu ziņošana jebkurā gadījumā būs atbilstoša. Un tiklīdz stāsies spēkā noteikumi, tā arī uzreiz ieslēgsies šis te pasākums, ka jums ir jāziņo sistēmā. Bet kāda tā ziņošana ir, par to mēs vēl vienojamies. Jā, paldies, Baiba. Nākamais jautājums ir par deklarēto adresi. Ja tā ir Prēļos un kabinets ir Prēļos, es sniedzu pakalpojumus lauksaimniekiem, tad vai nevaru pretendēt. Tāpēc pasākumu nosacījumiem šobrīd sanāk, kad gan deklarētai adresei, gan projekta īstenošanas vietai ir jābūt ārpus pilsētām, kurās ir vairāk kā 5000 iedzīvotāji. Tāds nosacījums šobrīd ir. Vai uzņēmums, kam juridiskā adrese ir mazpilsētā, bet lielāka par 5000 iedzīvotāju, bet pakalpojumi tiek sniegti lauksaimniecības dzīvniekiem citās ārpus pilsētas atbilst. Tas ir tāds pats jautājums kā par Prēļiem. Skatās šo te projektu īstenošanas vietu, šo te prakses vietu. Tas, ka tas pakalpojums tiek sniegts pa visu reģionu, un, protams, ka tā ir lauku teritorija, tas, diemžēl, šeit īsti neskaitās, neklasificējas, skatās tieši šo te prakses vietu. Bet tiešām skatāmies šīs te pilsētu iedzīvotāju skaitu, jo tas nav novada griezumā, tas ir tiešām pašas pilsētas. Ja ir novada teritorijā, tad tas atbilst, bet skatāmies tieši uz pašu pilsētu, vai tā pārsniedz 5000 iedzīvotāju. Tātad, ja man ir juridiskā personā, juridiskā adrese ir lauku teritorijā, bet prakses vieta reģistrēta pilsētā, tad es nevaru pretendēt uz atbalstu. Jautājums, ja tā prakses vieta ir arī reālā piesaistas vieta investīcija, tad, diemžēl, šeit izskatās, ka nevar. Labākais variants būtu, ja tiešām juridiskā adrese pilsētā un prakses adrese laukos. Tāds vēl gadījums derētu, bet, ja praksē pilsētā, tad, diemžēl. Cik detalizēti un bieži būs jāatskaitās par novietnēm vai par individuāli apzīmējumiem dzīvniekiem, lietojumiem mililitriem, cik bieži jāsniedz atskaitas reizi mēnesī, te laikam Baiba būs vajadzīga. Es teiktu, mēs jau par šo te pasākumu vienojamies, un šobrīd es domāju, ka par to nevajadzētu, tādus detalizētus jautājumus tieši par šo nevajadzētu uzdot. Vairāk, tā kā mēs pie to procesu vienosimies, līdz ar to būs arī noteikumos viss atrunāts, un es domāju, ka Latvijas veterinārā ārstu biedrība pārstāvēs visus veterinārā ārstu viedokļus, un kompromiss tiks atrasts. Bet man ir jautājums tiešām, kā notiek tā prakses reģistrācija, jo būtībā mums ir kabineti, un viņi varētu būt reģistrēti pilsētās, bet pakalpojumi jau viņi tiešām sniedz ārpus. Jā, bet mums projekta īstenošanas vieta pasākuma nosacījumiem skaitās tā vieta, kur ir šī te prakse. Tas, ka pakalpojumi tiek sniegti kaut vai pa visu Latviju, lauku teritorijā, diemžēl MK noteikumos tā ir pateikts, ka projekta īstenošanas vieta ir tā, kur šī te bāzes vieta skaitās, ne pakalpojumu gala mērķi. Tā, ja ierīce, ko gribu pirkt, ir unikāla Latvijā, vai pietiek ar vienu piedāvājumu? Šeit noteikti interesanti būtu zināt, kas tā par ierīce, bet var arī cenu salīdzināt ne tikai pret Latvijas veikaliem, bet arī ārzemju. Piemēram, Latvijas internetu veikals, Vācijas internetu veikals un cik tā iekārta tur maksā. Tāds arī dara. Nav obligāti jāsalīdzina tikai Latvijas internetu veikalu piedāvājums. Vai, piemēram, ir zināms, ka arī Lietuvā vai Igaunijā varbūt kāds arī piedāvā vai pārdot, viņš ir varbūt arī dārgāks cenā, kamēr atsūta un visu pārējo, bet tad var aizsūtīt viņam e-pastiņā, lai viņi piedāvā savu cenu, cik viņi būtu gatavi pārdot un piegādāt. Tā ka tas nav tikai šī cenu apzināšana, nav tikai Latvijas robežās, bet arī ārpus Latvijas. Risku rada nestabilā situācija lopkopībā. Jā, Andris mums ir sniedz šādu komentāru.
Tas vairāk varētu būt uz šo ziņošanas tā kā kārtību. Jā. Ja Andrim ir kāds vēl papildus jautājums saistībā ar šo komentāru, droši var uzdot. Tas nav atbalsts, bet veterināra ārstu apkrāpšanas schēma. Man šobrīd ir grūti komentēt, jo mēs esam tiešām tie, kas vairāk administrē šos pasākumus. Bet, ja tiešām ir kaut kas vai nu neskaidrs vai kā, tad droši varat dot ziņu. Atskaite par antibakteriālo līdzekļu izlietojumu būs jāsniedz tikai par manā praksē izlietotajiem medikamentiem. Šis ir tāpat, droši vien kā Baiba iepriekš komentēja, tad atbild uz šo konkrēto jautājumu varēs sniegt tad, kad būs zinām konkrēti nosacījumi par šo atskaitīšanos. Ok, es saprotu, ka sasāpējies jautājums ir tieši par šo te prakses vietām un pakalpojumiem ārpus pilsētām. Mēs varbūt darām tā, ka šobrīd šo jautājumu mēs atstājam atvērtu, un droši vien, ka mēs ar Zemkopības ministrijas kolēģiem vēlreiz izdiskutēsim šo te MK noteikumu prasību, un kā mēs viņu varam varbūt piemērot, pielāgot, cik tālu mēs to varam. Un tad mēs tuvākās dienās, tuvākā laikā varētu ielikt mājaslapā šo te jautājumu un atbildi, lai visiem tad būtu skaidrs, kā šo nosacījumu piemēro. Tātad pār projektu īstenošanas vietu un pilsētas teritoriju, tad mēs varbūt vēl dosim precizējošu šo te atbildi, šo te vēstījumu. Vai līdz 16. februārim būs informācija no Zemkopības ministrijas, kādas saistības jāuzņemās uz 5 gadi, vai jāpērk tikai jauni šie te pamatlīdzekļi? Es nezinu, Baiba, vai jūs varat nokomentēt, kad plānojas kādā termiņa grafikā šie nosacījumi? Šie nosacījumi noteikti nebūs gatavi līdz 16. februārim, ko es varu pateikt, bet es varu pateikt to, ka spēkā ir veterināro zāļu regula, kas nosaka, ka ir jāreģistrē antimikrobiālās zāles lietotās dzīvniekiem. Līdz ar to tas ir obligāts pasākums no Eiropas, un tas jebkurā gadījumā ir jāziņo. Veterinārārstiem būtu jāuzdod jautājums, vai viņi uzskata, ka zāļu lietošanu varētu reģistrēt dzīvnieku īpašnieks, vai tomēr veterinārārsts ir atbildīgs par antimikrobiālo zāļu lietošanu un attiecīgi arī reģistrēšanu. Visticamāk, mēs varētu visi vienoties par to, ka veterinārārsts ir atbildīgs. Tas, cik sīki, kādā veidā un tā tālāk jāreģistrē šī zāļu lietošana, par to mēs vienosimies. Bet, domāju, ka pamatnosacījums, ka zāļu lietošana ir veterinārārsta atbildība, par to mēs noteikti šodien varētu vienoties. Jā, tad ir vai ierīce, kas nolasa elektroniskās krotālijas identitātes numurus atbilst nosacījumiem. Tieši pie pamatlīdzekļu uzskaites, tieši ziņošanas darbībām viņas šobrīd nav atrunātas kā atbalstāmās investīcijas. Varbūt varētu detālāk izskaidrot, kāds tieši saistīts ar šo antimikrobiālo līdzekļu uzskaitu un datu ievadīšanu. Ja, piemēram, nākamais jautājums, ka plāno iegādāties elektronisko svaru svēršanai, lai noteiktu šo līdzekļu devu, tas pastarpināti ir saistīts, tas varētu būt ok, bet pa pirmo gadījumu man patreiz grūti sasiet kopā ar šī pasākuma nosacījumiem. Bet, ja no AS puses tomēr nav saņemta līdz galam šī atbilde, tad var droši varbūt tām padot ziņu, un tad mēs varam arī ielikt vairāk saskatīt ar ministriju šo te atbildi, un tad mēs varam ielikt mājaslapā. Mēs varam pateikt, ka šis te ierīts, kas nolasa krotālijas, tā šobrīd šim pasākumam neatbilst. Ja tur ir skaidri nodefinēts, ka uz šajā pasākumā ir datori un viedierīces un ierīces, ar kuru palīdzību var noteikt labāko antimikrobiālo līdzekļu lietošanu. Tas nozīmē autoklāvi, tā kā
Antibiotiku jūtīguma tests, ja, der, neder. Tas būtībā ir uz šo pasākumu. Nav citi pasākumi paredzēti šajā reizē. Jā, paldies, Baiba, par atbildi. Ja tuvojas pensija un nezinu, no 5 gadus varēs strādāt vai var pieteikties, tas ir jāizvērtē, jo pa lielam ir jābūt aktīvai šai saimnieciskai darbībai 5 gadus pēc projekta pabeigšanas. Tā ka, ja šāds risks pastāv, tad ir jāizvērtē. Vai šī projekta sakarā zirgi ir lauksaimniecības dzīvnieki? Jā, zirgi ir lauksaimniecības dzīvnieki. Es vienīgi nezinu no Baiba, varbūt no ministrijas puses, kā ir ar to ziņošanu. Tas ir kompetence. Tātad, jā, zirgi ir Lūdzu, uzraksties rakstiski atbildes, ja zona ir nestabila un pazūd skaņa. Jā, sarunātāji, tad mēs šos jautājumus atvērtos, kas bija gan par projektu īstenošanas vietu, to gan mēs vēl izdiskutēsim un mājaslapā, gan arī jums. Vienīgais mums būtu laikam nepieciešams e-pasts, jo pa lielam šeit nav redzami e-pasti, bet daram tā, varbūt šīs jautājumus atbildes, tad mēs apkopojam, kas līdz galam nebija skaidri, un ievietojam mājaslapā zem šī te konkrētā pasākuma jautājuma atbildes vai skaidrojuma. Tad tur uzreiz ieiet mājaslapā, jums būs redzami no šodienas pāris jautājumi, kas bija kas galvenokārt izraisīja diskusiju, un tad attiecīgi mēs sniegsim šo te atbildi. Bet Baiba jau atbildējuši par šiem te plānotajiem iegādātajiem pamatlīdzekļiem, Aija, ko jūs jautājāt, un atbilde tika sniegta, bet mēs tad arī vēl varam papildus mājaslapā norādīt, kad šīs investīcijas nav atbalstāmas. Apkalpoja daudz piensaimniecības no 50 līdz 200 govīm. Ja tāda lauksaimniecības politika turpināsies, nebūs ko apkalpot. Tad droši vien ir ļoti liela dziļa sāpe. Es domāju, ka tur mums vajadzētu vienoties par to, ko mēs uzskatām kā attiecīgi, un kurš veterinārārsts var pieteikties. Jo, tas tiešām ir, ka viņi strādā pilsētās, prakses vieta reģistrēta pilsētās, bet viņi apkalpo visu lauku, viņi apkalpo lauku teritorijās esošās saimniecības. Vienkārši par to, kā mēs ieviešam, to vajadzētu mums tiešām vienoties. Jā, tas ir tas, ko es Baiba arī minēju, ka tad mēs atstājam šo jautājumu atvērtu tieši par projekta īstenošanas vietu, vai deklarēta adrese ir vienā vai drīzāk pats ofiss ir reģistrēts pilsētā, bet pakalpojums tiek sniegts ārpus pilsētas, tad mēs savstarpēji izdiskutēsim, bet mums ir jāsaprot arī tas, kad ir, diemžēl ir šie MK noteikumi, kuru robežās mums ir jādarbojas. Tad ir jautājums, cik daudz mēs varam caur šo te visu interpretēt. Bet tātad par projektu īstenošanas vietu mēs sniegsim atbildi mājaslapā tuvākajās dienās. Labi, tad es skatos, kad čatā jautājumu vairāk nav. Tad man ir komentārs Baibai. Veterinārā ārsts var atbildēt tikai par tām antibiotikām, ko viņš pats ir lietojis, nevis par to, ko lietojas cits veterinārā ārsts tajā pat saimniecībā. Tur saprotu, ka tur ir vairāk diskusija laikam par šo te. Jā. Mēs jau vēl runāsim par šo jautājumu. Tā diskusija nav noslēgta. Tā tikai un vienīgi uzsāk apgriezienus. Tā kā viss kārtībā. Es no ministrijas puses varētu teikt, ka mēs arī to atbildi varētu nosūtīt Latvijas veterinārā ārstu biedrībai, lai viņi izplata atbildes. Un PVD arī kā iepriekš jau šis uzaicinājums tika izplatīts caur LVB un caur PVD, tad mēs arī atbildi izplatīsim tāpat, ne tikai Alāt mājaslapā. Labi, daram tā. Tas būtu jauki, bet man ir aicinājums tomēr nebaidīties, un varbūt arī tiem, kuriem novērtēja, ka viņiem atbilst jau šobrīd šī lauku teritorijas definīcija, un kad atbilst šiem te kritērijiem, vai ir vēl varbūt kāds jautājums vai neskaidrība, vai mēs varam pāriet uz šo te projekta pieteikumu, kas jums ir jāizpilda, lai iesniegtu sistēmā un varētu saņemt šo te atbalstu. Iekrita vēl vien čatā, plānots bērnu kopšanas atvaļinājums daļā no nākošajiem 5 gadiem saimnieciskā darbība nevarēšu veikt, tātad projektam īsti neatbilstu. Jautājums, vai šis pakalpojums kā tāds pilnībā tiek pārtraukts,
Un, pastāv iespēja, jautājums arī uz tik ilgu laiku periodu, vai izmanto maksimāli. Un ir iespēja arī, ja tas ir 1 gads, ir iespēja arī šo projekta uzraudzības periodu arī par gadu varbūt pagarināt. Es teiktu, ka tas nav izslēdzošais kritērijs bērnu kopšanas atvaļinājums, ja uz kādu brīdi jums ir pārtraukums. Galvenais par šo informēt lauku atbalsta dienestu, un tad jau parasti tie risinājumi tiek rasti. Bet, ja ir ilgstošāk, vairāki bērnu kopšanas atvaļinājumi, piemēram, 5 gadu laikā ir plānoti, tad tur ir jāskatās, cik tuvākajā nākotnē ir plānota intensīva šī saimnieciskā darbība. Vai viņa tomēr būs ar vairākiem pārtraukumiem, vai tas ir viens. Bet, es teiktu, ka tas nav izslēdzošais faktors. Vai ir vēl kādam varbūt kāds jautājums, kas nav pajautāt čatā, bet... Tā, klusums, tad es saprotu, ka mēs varam pāriet pie otrās daļas šīs elektroniskās pieteikšanās formas, ja? Jā. Es parādīšu jums elektroniskās pieteikšanās sistēmas klona vidi, kur attēlošu, kā jāiesniedz projekta iesniegums, un ka tas būtībā nav nemaz tik sarežģīti, kā varbūt sākumā liekas. Tātad. Es pieļauju, ka daļa no jums jau reģistrējušies kā klienti un visas nepieciešamās darbības var veikt, bet tie, kas vēl nav reģistrējušies pa lauku atbalsta dienesta klientiem, tad tas būs jāpaveic. Ieejot elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, pirmais, kas mums būs jāizdara, ir jāuzspiež projekta investīcijas un pievienot jaunu projekta iesniegumu. Šajā sadaļā atvērsies visas aktīvās kārtas, kādus projektus varam iesniegt. Un jums interesēs tieši 6-4 atbalsta pasākums, kas paredzēts tieši veterināro pakalpojumu sniedzējiem, lauksaimniecības dzīvniekiem, un jums būs jāklikšķina virsū šīs te pogas, lai uzsāktu projekta pieteikuma aizpildīšanu. Tā, es jau vienu projektu pieteikumu esmu sācis pildīt, tad es attiecīgi arī to īsi mēģināšu parādīt. Tā, sākotnēji ieejot projekta iesniegumā, mums jāizpild īsa informācija par atbalsta pretendentu. Tas jānorāda, kāda būs projekta kontaktpersona, tā kontakta informācija, kā arī īsts projekta nosaukums. Un pirmajā sadaļā pēc būtības tas arī viss. Vienīgā būtiskā lieta, kas šeit ir, tas ir, vai projekta īstenošanas adrese atšķirsies no jūsu juridiskās adreses. Ja tā atšķirsies, spiežam jā un norādam jūsu šīs veterinārās prakses adresi, kurā notiks visas projektā paredzētās darbības un tiks izvietoti pamatlīdzekļi, bet, ja adreses sakrīt, tad datus atstājam tāpatās, kā ir. Nākamais ir atzīmējam, kurā Latvijas vietā atrodas jūsu prakse. Tas ir, vai tā ir Latgales plānošanas reģionā, attiecīgi tā klikšķinam šeit. Tad nākamajām pašvaldībām un novadiem ir jāskatās, cik tālu jūs atrodaties no Rīgas. Tas ir ārpus valsts pilsētām mēram attālumu no Rīgas, vai jūs esat tuvāk vai tālāk pa 100 kilometriem un atzīmējam šo te vietu. Attālumu mēs vēram pēc saitē pieauktās Google kartes, uzliekot meklēt Google no Rīgas līdz jūsu struktūra vienībai un ar lineālu Google nomērot, kāds tad ir šis te attālums. Tālāk. Informācija par atbalsta pretendentu. Šajā sadaļā mēs vēlreiz jums atgādinām, kas ir šī te atbalsta pasākumā dalībnieks, kas tajā var iestartēt, kā arī mēs vēlreiz uzjautājam, kas iesniegs projekta pieteikumu. Ja projekta pieteikumu iesniedz pats uzņēmuma vadītājs vai saimnieciskās darbības veicējs, tad nekas papildus nav jāatzīmē, bet ja jums ir kāds konsultants, grāmatvedis vai cita persona, kas aizpildīs šo te projekta pieteikumu ar viņam piešķirtajām tiesībām, tad jums attiecīgi šajā vietā jāatzīmē jā, kā arī būs jāpievieno uzņēmuma vadītāja apliecinājums, jeb tā saucamā atbalsta saņēmēja deklarācija, ka jūs apņematies izpildīt visus atbalsta saņemšanas nosacījumus. Nākamajā sadaļā jums jāapraksta īsts darbības apraksts.
ar ko patreiz jūsu prakse nodarbojas, kādus pakalpojumus sniedz, bet šeit aprakstiņu var ļoti īsi un vienkārši uzrakstīt, tur nav nepieciešams izklāstīt garus tekstus. Tiešām pilnīgi pietiek ar pāris 2-3 teikumiem. Jā. Nākamajā sadaļā mums jāatrāda ir informācija, kas nepieciešama dažādām statistikām par jums, jūsu raksturojošie rādītāji. Pieņemsim, ka jūs esat SIA, līdz ar to jums ir jānorāda, kurš jums ir pēdējais noslēgtais gads. Jānorāda informācija arī par jūsu nodarbinātajiem darbiniekiem. Tas ir vidējais darbinieku skaits pēdējā noslēgtajā gadā. Saistībā ar mikro uzņēmumu definīciju jānorāda darbinieku skaits arī attiecībā pret šo kritēriju, bet pēc būtības, kā Iveta minēja, tā kā tur der mazie uzņēmumi līdz 50 darba vietām, un ja šeit būs kāda neliela novirza, tam nav būtisks ietekmes uz projektu apstiprināšanu. Nākamajos lociņos mēs norādam informāciju par bilances kopsummu, par pēdējā noslēgtā gadā neto apgrozījumu, kā arī mums jānorāda informācija par uzņēmuma amatpersonām, ja vadītāji, tas ir dzimums, kā arī vecums, vīrietis, sieviete, kā arī jaunāks par 40 gadiem vai vecāks. Nākamajā sadaļā mēs izvēlamies, kas mēs esam. Fiziska persona, saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants vai juridiska persona. Un atzīmējam, ka mēs atbilstam šai te definētai nacei, kas var pieteikties uz atbalsta pasākumu. Piedod, juridiskās personas ir tātad gan SIA, gan arī zemnieku saimniecības, kurām ir zemnieku saimniecības status, tad droši atzīmē juridiska persona. Nākamajā sadaļā mums jāatzīmē ir informācija par veterināru ārstu skaitu praksē. Tas ir norādām, cik viņi ir kopumā jums, kā arī jānorāda tieši tie, kas darbosies ar lauksaimniecības dzīvniekiem un šiem sniegtajiem pakalpojumiem. Nākamais, kas obligāti ir jāizpildi, ir jāatzīmē pazīme, ka jūs apņematies līdz ar projektu iesniegumu iesniegšanu arī nodrošināt šo te datu ievadi saistībā ar normatīviem aktiem, kas vēl patreiz ir izstrādes stadijā. Lai projekta pieteikumā varētu korekti attēlot visas tabulas un prasīt nepieciešamo informāciju, tad jums ir arī attiecīgi jāatzīmē, vai projekta attiecināmās izmaksas būs mazākas par 20 000 vai lielākas. Līdz ar to, ja jūs plānojat nelielu projektu zem 20 000 eiro, tad jums būs pa dažām tabulām mazāk, toties, ja pārsniedz 20 000, tad, kā Iveta minēja, parādīsies arī dzīvotspējas tabula, kur jau tiks ielādēti dati no valsts ieņēmuma dienesta, ja tādi būs pieejami. Mēs varam izvēlēties. Jā, šajā reizē mēs izvēlamies, lai varētu parādīt, kā tā tabula izskatās. Nākamajā tabulā mēs atrādam informāciju par mazo vidējo uzņēmumu statusu noteikšanai, kur mēs norādam informāciju par pēdējo noslēgto gadu, kā arī 1 gadu pirms tam, kādi ir bijuši šie dati. Mēs norādam, cik mums ir bijuši darbinieku uzņēmumā, norādam, kāds ir bijis šis te gada apgrozījums un kāda ir bijusi bilances summa. Līdz ar to sistēma mums priekšā pasaka, ka atbilstoši šiem te kritērijiem jūs atbilstat maza uzņēmuma statusam, un tad attiecīgi šeit jūs varat droši ieklikšķināt, ka jūs esat mikro vai mazs uzņēmums, un jūs jau apzināties, ka jūs atbilstat pamatnosacījumiem. Piedod, Juri, ja es neesmu juridiska persona, man nav tā bilance, tad es atzīmēju tikai darbinieku skaitu, ja ir zemnieku saimniecība, piemēram, kurai ir D3, bet nav gada bilances. Vai tad paliek tikai darbinieku skaits, vai ne ir jāizpild? Apgrozījums jau saimnieciskās darbības veicējiem tāpat, bet bilances vērtība nebūs. Okay. Jā, bet pēc būtības viens darbinieks un apgrozījums diez vai pārsniegs 10 miljonus. Tieši tā, un ja ir individuālais komersants vai fiziska persona saimnieciskās darbības veicējs, tad loģiski, ka visdrīzāk viņš pats tikai sevi arī nodarbina, un tad šī tabula viņam īsti uz viņu neatiecas. Jā. Nākamā tabula ir par grūtībās nonākušu uzņēmumu pazīmi. Tas ir, kur šī pārbauda nav jāveic zemnieku saimniecībai, individuālajiem komersantām vai fiziskām personām, bet SIA un pārējiem uzņēmumiem šāda darbība ir jāveic.
ja viņi ir vecāka par 3 gadiem, vai jums saistītie uzņēmumi, kas vecāki par 3 gadiem. Bet attiecīgi šī sadaļa ir salīdzinoši vienkārša, jo tiklīdz jūs izvēlaties, ka jūs atbilstat nosacījumiem un jums šī grūtības kritērijas jāpārbauda, tā sistēma pati no valsts ieņēmuma dienesta datubāzēm ielasa informāciju un atrāda, vai jūs atbilstat šiem kritērijiem un jums nav noteikta šī pazīme. Gadījumā, ja jūs ievērojat, ka jūsu dati atšķiras no valsts ieņēmuma dienesta publicētās informācijas, tad jums ir droši iespēja pievienot piezīmi, kādi tad ir patiesie dati, kā arī atzīmēt uzreiz, kad šī informācija, kas ir vidu datubāzē, īsti nav korekta. Saistībā ar grūtībās nonākušu uzņēmumu pazīmēm gadījumā, ja jums ir saistītie uzņēmumi, tad arī ir iespēja izvēlēties un attiecīgi par šiem saistītiem uzņēmumiem ievadot informāciju, arī tad var nonākt pie secinājuma, vai uzņēmuma grupa ir grūtībās nonākusi vai nav. Runājot par dzīvotspēju, tad ir uzskaitīti šie kritēriji, kā arī tabulā, ko Iveta minēja par formulām, kas ir jāizpilda projektiem, kuri ir virs 20 000, arī sistēma pati pielasa informāciju, cik daudz viņi var pielasīt no valsts ieņēmuma dienesta datubāzes. Vienīgais, ko nevaram izgūt no šīs datubāzes, ir nolietojums, līdz ar to šo ailīti jums sanāk aizpildīt pašiem, bet līdzīgi kā iepriekš, ja dati tabulā nav korekti, tad jums ir arī iespēja aizpildīt blakus informācijas laukus, lai norādītu, kādi ir patiesie dati un lai redzētu, ka dzīvotspējas kritērijas jums izpildās. Ejot tālāk, tabulās ir jānorāda atbalsta pretendentu ražošanas ēkas, būvs, tehnika un iekārtas. Šeit svarīgākais un būtiskākais, kas tiešām ir jāpievieno šajā tabulā, ir iekārtas, ko jūs plānojat papildināt vai aizstāt. Jo pārējo pamatlīdzekļu sarakstu var droši arī pievienot projekta pielikumā, bet tas nav būtiskākais. Svarīgākais tiešām šīs iekārtas un tehnika, ko jūs plānojat papildināt, aizstāt. Jo pret šo sadaļu arī ir jānosaka, kad jaunās iekārtas ir labākas, tās maina tehnoloģiju vai arī tās ir modernākas. Līdz ar to šī sadaļa ir jāizpilda. Nākamais ir par saņemto publisko finansējumu citās iestādēs. Tad šeit noteikti svarīgi atzīmēt, ja ir bijuši līdzīgi projekti kaut kādi arī citās iestādēs, tad norādam jā, aizpildam informāciju par šiem projektiem. Ja projekti nav bijušas, tad droši varam likt nē. Un elektroniskajā pieteikšanās sistēmā zem visiem logiem apakšā ir piezīmju lauks, kur gadījumā, ja jūs redzat, ka ir kaut kādas neatbilstības vai varbūt jums informācija pa maz prasa vai jūs gribat kaut ko piebilst par šo tabulu, tad droši visu var rakstīt šajās piezīmēs. Ejot tālāk, droši spiežat lejā saglabāt, turpināt, bet es pārklikšķināšos patiešo. Tātad projekta mērķi īsi aprakstam, ko mēs vēlamies izdarīt. Tas ir iegādāties iekārtas, lai varētu veikt atbilstošās darbības un ievadīt datus datubāzēs. Un mums ir jāizvēlas, kāds tad mums būs mērķis šī pasākuma ietvaros saistībā ar atbalsta pasākumu nosacījumiem. Laikam visreālākais un labākais ir attīstīta uzņēmuma saimnieciskā darbība, kur, kā Iveta sākumā minēja, atkarībā no summas, tad ir jāpalielina apgrozījums pa 5 vai pa 10% no attiecināmo izmaksu summas. Jo diez vai saprātīgi būtu apliecināt, ka jūs palielināsiet darba vietas vai arī atzīmēsiet citus mērķus, bet to jūs paši izvērtējat, kas jums ir izdevīgāk. Īs projekta apraksts, un tad ir nepieciešams norādīt arī projekta termiņu. Tas ir apzināmies, ka dienests izvērtē projektu apstiprina, jūs norādat, ka aptuveni no tā datuma sāksiet, un kāds ir projekta beigu termiņš, kad jūs plānojat iegādāties šīs projektā plānotās investīcijas. Bet šeit ņemam vērā, ka projekts ir jāīsteno 6 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas. Tad diezgan ātrā tempā tad ir jānopērk šīs visas nepieciešamās iekārtas. Par projektu īstenošanas vietu. Šeit norādam kadastra numuru tai vietai, kurā ir jūsu prakse.
Tas ir vai nu ir uz zemes gabala ēka, kurā ir šī te prakse, vai arī tas ir konkrētā ēkā, tad attiecīgi ir nepieciešams šis te kadastra numurs, lai būtu sasaisti tieši ar projekta īstenošanas vietu, kur tiks veiktas šīs te darbības. Nākamais, kas jāatzīmē, tas ir teritorijas statistikas reģions, kur ir saite uz šīm te pašvaldībām un kuram reģionam, kura pašvaldība atbilst, un tad attiecīgi atzīmējam, kurā reģionā mēs atrodamies. Zemāk ir minēts apliecinājums par to, ka jūs netaisāties pārcelties uz citām vietām, bet es domāju, ka šajā gadījumā šis nav tas lielākais risks, kad jūs varētu savu praksi pārcelties uz citu vietu vai uz citu valsti, līdz ar to tad attiecīgi atzīmējam šo te ar ķeksi. Par projektā plānoto, par rezultātiem un mērķiem. Šeit aizpildam nelielu tabulu. Tas ir pēdējā noslēgtā gada datus, tas ir kāds jums bijis kopējais apgrozījums un sagaidāmā vērtība 3. gadā, kāds tas būs kopējais apgrozījums. Un nākamajā ailē, kas ir būtiski, tas ir atkarībā no projekta lieluma, jums ir jāatzīmē attiecīgajā nozarē, kāds jums būs apgrozījums. Piemēram, uzņēmumam kopējais apgrozījums 70 000, no veterinārijas 60 000, tad jūs attiecīgi zemāk tabulā arī atrādat, kad jūs plānojat pacelt šo apgrozījumu, piemēram, no 60 000 uz 65 000. Un zemāk kailītē jāatraksta, kādas tad ir plānotas šīs te izmaksas attiecīgajos gados. Tas pēdējā noslēgtajā gadā un 3. gadā. Par produkcijas skaita pakalpojumiem un apjomiem un darba vietām. Šeit arī jānorāda aptuvenais plānotais skaits. Tas ir kāds jums ir bijis pēdējā noslēgtajā gadā, cik klientiem vai cik vizītes ir bijušas jums, un kādu vērtību jūs sagaidat šajā 3. gadā, cik daudziem klientiem jūs aptuveni plānojat, ka varētu sniegt šos te pakalpojumus. Lai varētu apkopot datus, mums attiecīgi nepieciešama informācija arī vēlreiz par darbiniekiem. Tas ir kādi ir patreizējā un kādi ir nākotnes darbinieku skaits, un papildus, ja nepieciešams, arī šo te darbinieku skaitu sadalīt pa dzimumiem un vecumu. Par nākamo tabulu B15. B15 tabulā mums jāatzīmē pamatlīdzekļus, kādus mēs vēlamies iegādāties. Un šeit būtiski ir saprast, kas šīs būs pa lietām un vai tās ir tehnikas un iekārtas vienības, ko mēs paredzam aizstāt vai papildināt. Līdz ar to, piemēram, ja mēs iepriekš atzīmējam, ka mēs papildināsim kaut kādu iekārtu, mēs izvēlamies šo sadaļu ar plusiņu, atzīmējam, kas tā pa iekārtu un kādi parametri viņai ir. Bet gadījumā, ja mēs izvēlamies, piemēram, lielāku, jaudīgāku, spēcīgāku iekārtu, tad mēs atzīmējam šajā sadaļā, ka mēs pirksim datoru monitors 7 gabalus, un pēc tam šī informācija, lai mums attēlotos arī projekta tāmē. Par projekta izmaksām. Projekta izmaksām šeit mums jāiekļauj iekšā tieši visas projekta izmaksas, ko mēs projektā gribam iekļaut. Tas ir iekļaujam tās iekārtas, ko mēs iegādāsimies. Piemēram, tie paši datori, monitori, datori, telefoni, autoklāvi vai citas iekārtas. Tās visas mēs ievadām šajā te tabulā, nospiežot plus zīmi, kur attiecīgi mēs uzreiz norādam, vai attiecīgai lietai ir veikts iepirkums vai cenu salīdzināšana. Tas, ko Iveta minēja, jūs esat paņēmuši internetu veikalu izdrukus no vairākām vietām un noteikši, kur lētāk iegādāties konkrētās markas un modeļa iekārta. Mērķis uzrādās automātiski, un tad jums jānorāda, kurā datumā plānojat iesniegt maksājumu pieprasījumu par konkrēto iekārtu, kāda būs tās summa, norādat atbalsta intensitāti 40%, un sistēma pati automātiski sarēķina tad publisko finansējumu un cik ir privātā finansējuma daļa. Zem tabulas sistēmā norādot skaitu, cik jums ir vetāšu skaits praksē, kas sniedz pakalpojums lauksaimniecības dzīvniekiem, tad sistēma uzrāda informāciju par publiskā finansējuma summu, cik jūs varat projektā attiecināt. Tas ir
sistēma parēķina uz 7 vetāžtiem praksē, ka jūs varētu iegādāties iekārtas par 21 000 publisko finansējumu, bet uz šo brīdi jūs esat paņēmuši vienam vetāžtam ļoti mazu summu. Tas tāds neliels palīgs materiāls, lai vieglāk noteiktu, kādā apjomā, cik lielu summu var projekta izmaksās iekļaut. Par projekta pārējām neattiecināmām izmaksām. Gadījumā, ja saistībā ar jūsu investīcijām tomēr jāiegādājas papildus lietas, ko projektā nevar attiecināt, tās šeit droši var norādīt, arī ar plusiņu piezīmējot un atrakstot, kas būs šī pa lietu un cik tā summa ir, bet šo sadaļu aizpildam, ja tiešām jūsu projekts un attiecināmajās izmaksās iekļautās iekārtas ir savstarpēji saistītas, kas viena bez otras nevar pastāvēt. Iekļaujam tikai tādas izmaksas. Un tabulas apakšā tad sistēma pati sarēķinās kopējās projekta summas. Par ietekmi uz apkārtējo vidi. Šeit jums ir nebūs vienkārši, ka nav komentāru. Man liekas, ka tā nav ko mēģināt. Jo pa lielam pērkot dators un informācijas tehnoloģijas, tur nebūs nekādas ietekmes uz apkārtējo vidi, ņemot vērā, ka šis projekts bija paredzēts arī pieteikums arī citām nelauksaimniecības nozarēm, kurām ir ietekme. Tad jā, šis lauks bija palicies, bet es teiktu, ka šeit vienkārši jūs varat atzīmēt, ka nav. Okay. Tā. Nākamais īsais ir tabula par ražošanas un pakalpojumu apjomiem, ko jūs plānojat sniegt saviem klientiem. Šeit mums jānorāda informācija par jūsu vizītēm vai jūsu sniegto pakalpojumu uzskaiti, kā jūs to veicat, cik skaits ir bijis, par kādu summu attiecīgajā gadā. Piemēram, 22. gadā jums ir bijuši 900 vizītes par iegūtajiem ieņēmumiem 65 000, 23. gadā, piemēram, 1000 par 70 000, un kādu jūs plānojat to virzību nākotnē. Tas tāda īsa tabula, lai aptuveni saprastu par šiem te apjomiem. Nākamajā tabulā par ienākumiem un izdevumiem. Šeit mēs prasam tikai informāciju par vienu gadu, lai saprastu, vai naudas plūsma ir pozitīva vai negatīva. Tas ir norādām naudas atlikumu gada sākumā, kāds 24. gadā norādam informāciju par sadaļām, kas uz jums varētu attiekties, vai ir kredīti vai kaut kāds privātais ieguldījums praksē, vai ir paredzēts saņemt kaut kādu Eiropas Savienības finansējumu, kā arī īsi uzrakstīt aptuvenās izmaksas, kas praksē varētu būt. Lai beigās ievadot šos datus, mēs konstatētu, ka naudas līdzekļu atlikums perioda beigās ir pozitīvs. Dodoties tālāk, mums ir projekta atlases kritēriji. Tas ir sev paškontrolē īsi aizpildam šo tabulu, lai saprastu, ka mums ir minimālie punkti. Pēc būtības minimālie punkti vajadzētu būt, ka sanāk visiem. Tas ir, mums ir pakalpojumu sniegšana 5 punkti, veterinārie pakalpojumi, mums automātiski 40 punkti, atkarībā no vietas, kurā jūs atrodaties, arī norādam savējos punktus. Saglabāsiet noteikti esošās darba vietas, tur būs 0 punkti. Šeit iespējams jūs arī palielināsiet apgrozījumu tikai līdz noteiktiem 5%, līdz ar to arī 0 punkti. Un par uzņēmēju darbības ilgumu. Atkarībā, cik ilgi jūs darbojaties, tas šeit tiek piešķirt arī atbilstošie punkti. Bet šos te kritērijus pārlasiet, pārvērtējiet, kas atbilst jums un jūsu plāniem, līdz ar to pašvērtējumā ievadiet to informāciju, ko jūs uzskatiet par atbilstošu jūsu darbībai. Par pavadu dokumentiem. Pavadu dokumentu sadaļā mums obligāti būs jāielādē, kā es minēju, deklarācija no uzņēmuma vadības, ja to aizpildīs konsultants vai kāds no darbiniekiem, kuriem nav paraksttiesības. Tad noteikti vajadzēs iesniegt ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemes grāmatā, ja ir plānots uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, bet vai jums tāda būs? Pēc definētajām investīcijām, kas šai kārtai paredzētas, nav plānot stacionārajie pamatlīdzekļi, ar to nav nepieciešams šai prasībai. Nākamais, kas būs jāizsniedz, tie ir iepirkuma dokumenti. Tas ir tehniskā specifikācija, kādiem parametriem jūs plānojat iegādāties konkrētās tehnikas vienības, kas viņām jāveic.
tad jūs pievienojat klāt izdrukas vai piedāvājumus no tirgotājiem, kas jums attiecīgās iekārtas piedāvā. Vērtēšanas ziņojums, tas ir īsts apraksts, kur jūs izvēlēties lētāko piedāvājumu no šiem te apkopotajiem piedāvājumiem. Bet vēršu uzmanību, kad, ja tiešām šīs preces ir iegādājamas internetu veikalā, tad nav jāsastāda ne tehniskā specifikācija, ne piedāvājumi jātaisa. Pilnīgi pietiek, kad jūs norādat šīs internetu veikala adreses, un tie jau ir šie cenu salīdzinājumi. Nekāda papildus dokumenta nav nepieciešama. Un pēdējā sadaļa būtiskā tas ir iepirkuma vērtēšana cenu salīdzināšanas ziņojums, kur no tām es izvēloties, kurai pozīcijai šī cenu salīdzināšana ir veikta. Un jāievada informācija ir par saņemtajiem piedāvājumiem vai šīm internetu vietnēm, kuras jūs esat aplūkojis, no kuras ir šis piedāvājums saņemts. Tur attiecīgi ar plusiņu mēs pievienojam, ja ir no vairākām vietām. Pa lielam, kā Iveta minēja, no 2 pilnīgi pietiek, ka jūs salīdzināt konkrētas markas un modeli, ja, piemēram, monitoram šo te cenu, tā izpilda šo te minēto informāciju. Un, kas ir būtiski, vienmēr beigās vajag uzspiest laicīgi jau pārbaudīt kļūdas, jo tad sistēma jums parādīs, kuras vietas jums nav aizpildītas vai kurās vietās ir konstatēts kaut kāds informācijas trūkums. Tad šīs nepilnības var laicīgi aizpildīt un koriģēt, un pēc tam var droši iesniegt projektu lauku atbalsta dienestām. Bet jā, visus aicinu šo te projektu pieteikumu aizpildīšanu neatlikt uz pēdējo brīdi, bet tiešām laicīgi jau sākt pildīt un vadīt informāciju, vai nesanāk tā, ka pēdējās dienas vakarā pildot, beigās pietrūkst arī laiks, lai visu līdz galam izdarītu. Bet es ceru, ka tā nebūs. Jā, un tai bažai nav jābūt arī, ja gadās varbūt tā neprecīzi norādīt šo informāciju, jo projekta noraidījuma iemesla var būt uz atbilstības nosacījumiem. Proti, ka jūs neesat lauksaimniecības dzīvnieku vetārsts, ka jums nav par šo teritoriju, mēs sniegsim vēl skaidrojumu, precizējumu. Ja nav šī lauku teritorija vai kaut kāda šāda kritērija, kas nav maināmi un nav precizējumi, šie varētu būt atbalsta atteikuma nosacījumi. Bet ja projekta pieteikumā varbūt ir neprecīzi norādīta vai nepilnīgi norādīta informācija, tad satraukumam nav pamatu, jo lauku atbalsta dienas tad sazinās ar atbalsta pretendentu un precizē šo te informāciju atbilstību un attiecīgi šis nav noraidījuma pamatojums. Jā, tad jautājumi, tas laikam vēl no iepriekšējās sadaļas bija komentārs Baibai, ka veterinārā ārsts var atbildēt tikai par tām. Jā, šis laikam bija, jau mēs izrunājām, piedod Baiba, tas jau bija no iepriekšējā, par bērnu kopšanu mēs arī izrunājām. Tad vetā ārsta prakse, ja kabinets reģistrēts Sprēļos, jaukta tipa prakse, aptuveni 80 apkalpojumās saimniecības ar lauksaimniecības dzīvniekiem. Pilsētā ir vairāk par 5000 iedzīvotāji, nedaudz virs 6000. Atbalstam neatbilst. Manuprāt, šāda situācija būtu jāizskata un jābūt izņēmumiem. Jā, mēs arī uz ātri novērtējām Prēļu šo te iedzīvotāju skaitu un šo situāciju, bet kā iepriekš minēju, tad šoreiz atbildot arī uz Andra komentāru, tad šo mēs vēl savstarpēji izdiskutēsim un sniegsim tad precizētu atbildi gan caur Zemkopības ministrijas kolēģiem, gan arī mūsu mājaslapā. Vēlreiz par atbalstāmajām viedierīcēm. Reāli praksē pirms dzīvniekam dod AB, tas ir jāidentificē, zirgiem jānolasa mikročips, aitu grupai jānolasa krotālijas, esošais elektroniskais čips, lai varētu uzskaitīt precīzi visus dzīvniekus, kuriem tiek lietots un jāievada atskaitē nolasītā viedierīci, tālāk savienot telefonu, planšeti vai datoru un datu saglabā speciālā menedžmenta programmā vai atskaišu formā. Es nedzirdēju, precīzi nedzirdēju šo te atbildi uz uzdoto jautājumu, jo bija arī pārāumi laikam internetā, bet tā doma ir, jautājums ir Baibai, jo tā doma laikam ir, ka tas posms ir sasaistīts, vai šīs te iegādes arī būtu atbalstāms. Nu, ir tā, ja šī te varētu būt kā sasaistītā ierīce datoram vai telefonam, un ja viņi tā var nosaukt,
tad viņi varētu būt atbalstām, bet ja viņa nav kā sasaistītā ierīce, tad īsti viņi šajos pasākumos neietvarās. Ja viņi būs tiešām kā, kaut kāda sasaistītā ierīce, tad jā. Jā, vai tiek atbalstīta arī medikamentu uzskaitas izlietojuma programmas iegāda, mikroskopu iegāda? Par programmatūru var teikt, ka nē, jo šis pasākums tieši paredzēts PVD izstrādātajai programmai tajā ievadē, līdz ar to tad šis nav tas gadījums, kad būtu arī šī savietojamība, šis nav šis pasākums, šis ir tieši konkrētas ierīces iegādē, nevis programmatūrai. Mikroskops varētu paiet zem antimikrobiālās rezistences šiem te ierīcēm, kas tiek atbalstītas iekārtām, nevis ierīcēm, iekārtas antimikrobiālās rezistences jūtības testiem. Tas varētu būt, jā. Tālāk ir Vitas jautājums, ko es laikam saprotu vairāk par šo tirgus cenas noteikšanu, vai der arī veta zāļu lieltirgotavu internetu vietnes veikalu. Tieši tā, ja tās ir publiski pieejamas internetu vietnes, pilnīgi pietiek ar mājaslapu adresēm. Ja tie ir veikali, tad būtu labi kaut vai e-pastā sarakstoties, kāda ir piedāvātā cena, vai no šī veikala varbūt buklets kaut kāds ir ar cenu vai piedāvājums, pievienot klāt kaut vai print screenus vai fotogrāfijas, jebkādā formātā, kur jūs esat šo cenu pārbaudījuši un redzējuši, un kāpēc jūs esat izvēlējušies tieši projektā ierakstīto cenu ar diviem tātad piedāvājumiem. Jā, bet šeit, kā Iveta saka, svarīgi, ka tas tiešām publiski, jo, ja tas ir lieltirgotavs internetu veikals, iespējams tikai reģistrācija to var redzēt. Tāpēc būtu labi, ka tiešām print screenus var, jā, print screenus taisīt fotogrāfijas, ko var pievienot klāt, kur ir identificējums, ka tas ir šis internets. Attiecīgā iekārta, interneta vietne un kas, kāda tā gala cena ir. Tā, ka jā, te nevajadzētu būt sarežģījumiem. Vai ir vēl kādi jautājumi par šo pasākumu? Šobrīd ir klusums, ir apmulsums. Es ļoti ceru, ka šī informācija jums noderēja, bet aicinu arī, pirmkārt arī tas, kas jums jādara, ir, lai varētu sākt pildīt šo projektu pieteikumu, tātad jums ir jāreģistrējas dienestā kā lauku atbalsta dienesta klientam, lai saņemtu šo te piekļuvi elektroniskai pieteikšanās sistēmai. Un tad, kad jūs uzsākat arī šīs projekta aizpildīšanas darbības, jūs droši varat izmantot gan šo te mājaslapā norādīto telefonu mūsu klientu apkalpošanas daļām, vai arī mēs baibai tad iedosim, tiks izsūtīt arī šīs konkrētās kontaktpersonas, kas darbojas ar šo pasākumu un var ātri operatīvi zvanot, jautājot, arī saņemt atbildes, varbūt vai nu par iegādēm, par atbilstību vai par projekta aizpildīšanu, ja ir kādi sarežģījumi. Tā, kad esam atvērti un jā, priecāsimies, ja būs šie te projekta pieteikumi un līdz 16. februārim neatliekums pēdējo dienu. Ja jautājumu vairāk nav, tad teikšu lielu paldies par jūsu laiku. Liels paldies Jurim. Un tad no mūsu puses paliek atvērts jautājums par šo projektu īstenošanas vietu, ofisa vietu un pakalpojumu sniegšanas vietu. Tad mēs saskaņosim ar kolēģiem, tad sniegsim šo atbildi precizētu. Labi, paldies un veiksmīgu dienu! Paldies! Paldies, uz redzēšanu!